Labdien, labdien, skatītāji, klausītāji, gan šeit klātienē lampā, gan arī tiem sveicienus, kuri skatās otru pusi ekrānam, tātad interneta vietnēs. Es esmu Valters Zeličs, esmu jaunais lauksaimnieks, arī gan aktīvs darbonis lauksaimnieku nevalstiskajās organizācijās, un man ir kopā ar 4 burvīgiem sarunas partneriem tas svētais uzdevums, cik es saprotu, atklāt faktiski sarunu festivāla lampi, jo šī ir pati pirmā saruna un uzreiz tik nozīmīga par lauksaimniecību. Un tik tiešām šī būs kooperatīvā sabiedrības Latraps organizēta diskusija ar nosaukumu no pastalām uz traktoru, jeb pārprastais zemnieks. Tas mūsu mērķis ir pacelt vāku tādai ilgstoši lauksaimniekiem sasāpējušai problēmai, kā mīti un patiesības par to, kas tad mēs īsti esam, ko mēs darām. Un to tad mēs arī mēģināsim šķetināt. Un jāsaka, šī ir tāda ļoti piederīga tēma pašam organizatoram Latraps, jo Latraps ne tikai saviem īpašniekiem, jebšu 1200, nu jau laikam Oskar vairāk lauksaimniekiem Latvijā sagādā visu ražošanai nepieciešamo, bet arī rūpēs par to, lai lauksaimnieki jūtas novērtēti, saprasti un pieņemti. Bet tas nav vienvirziena ceļš. Ne tikai lauksaimnieki grib, lai sabiedrība viņus tagad ļoti saprot, pieņem un mīl. Lauksaimnieki grib arī saprast, ko sabiedrība no viņiem sagaida. Jo to es varu laist caur sevi kā lauksaimnieks. Man ir brīžiem ļoti grūti saprast un sapjūgt, tad, kad no manis grib, lai es ražoju daudz, ražoju kvalitatīvi, ražoju zaļi, ražoju intensīvi, bet tomēr ar sentāvu metodēm, nu tad tur tiešām beigās nekas nav skaidrs. Līdz ar to mēs arī mēģināsim tomēr identificēt, kādam ir jābūt mūsdienu lauksaimniekam, kas varbūt ir patiesības un kas ir mīti no tā, ko sabiedrība domā, un kādām īpašībām ir jābūt arī lauksaimniekam, lai šodien izdzīvotu. Bet, lai par to visu runātu, man ir, kā jau minēju, 4 burvīgi sarunas partneri. Viens no tiem ir SKDS direktors, sociologs Arnis Kaktiņš. Sveiki, Arni. Sveicināti. Tad mums ir Oskars Balodis, Latraps, lauksaimniecības zinību un inovāciju vadītājs, bet es uzreiz minu arī, ka Oskars ir lauksaimnieks un lauksaimniecības zinātņu doktors, pareizi. Super pieteikums, paldies. Tālāk mums ir Elvis Bartkevičs no Latgales puses, lauksaimnieks, liela saimniecība, Riekstiņa amatnieki. Sveiks, Elvi. Labdien. Un Andrejs Briedis, sabiedriski aktīvs biškopis, lauksaimnieks, bioloģiskais lauksaimnieks un arī Latvijas dabas fonda padomes priekšsēdētājs. Sveiki. Bet, lai mums vispār būtu kaut kāda struktūra un pamats, par ko diskutēt, tad arī Arnis Kaktiņš un SKDS cilvēki ir pastrādājuši, uzdodot sabiedrībai 5 dažādus jautājumus par lauksaimniecību, lai saprastu, ko tad īsti sabiedrība domā. Tātad Arni Vārsa. Nu jā, tas mans uzdevums jums ir parādīt, nozibināt mūsu svaigi veiktus aptaujas datus, burtiski dažus ciparus, lai parādītu, ko tad dažos aspektos Latvijas iedzīvotāji domā par atsevišķiem jautājumiem, kas saistīti lauksaimniecību. Jo, nu, kā jau ievadā, tik iezīmēts, ja, kad ko tad tie cilvēki grib. Ja? Viņi grib tā, daudz, viņi grib tīri, viņi grib sentēvu metodus vai ko, un tad teici, nevar saprast, ko viņi grib. Nu, ļoti pareizi teica, to visu viņi arī grib. Un vēl vienlaicīgi 17 lietas. Un tur jau īstenībā dziļākā būtībā nav pretrunas. Jā. Mēs jau varam gribēt visu ko, un to mēs arī gribam. Jā. Cita lieta, protams, ka nonāk līdz praktiskai realizācijai, izrādās, ka daudz no tām lietām ir absolūti pretrunīgas. Nu, un mazliet mēs to tūlīt arī redzēsim šajos aptaujas datos. Tātad pilnīgi svaiga aptauja šī gada jūnijā. Aptaujājām, kā jau parasti to darām, 1000 Latvijas iedzīvotājs, pat mazliet vairāk un nevis vienkārši šā tā kaut ko, bet centāmies vākt to 1000 tā, lai viņi plus mīnus mums reprezentētu visu Latvijas sabiedrību. Bet ejam pie datiem. Un pirmais jautājums man šķiet tāds ļoti interesants un svarīgs. Vai jūsuprāt, salīdzinot ar citām attīstītajām pasaules valstīm, Latvijas lauksaimniecība ir daudz modernāka, nedaudz modernāka, nu, apmēram tāda pati, vai varbūt tomēr nedaudz atpalikušāka, vai varbūt pat daudz atpalikušāka. Un te, kā redzat, patiesībā tā bilde ir, nu, man pašām viņa bija mazliet pārsteigums, ir Latvijas lauksaimniekiem diezgan nelabvēlīga. Mēs redzam, ka tikai 3,5–3,5% domā, ka mēs varētu būt pārāki pa citiem,
Tikai apmēram katrs 5. domā, ka mēs caurmērā esam apmēram tādi paši kā citi, un kā redzat šeit 2/3 domā, ka īstenībā tie citi ir pārāki. Turklāt katrs 3. domā, ka mēs esam daudz atpalikušāki. Bet pastamies ātri datu griezumos, jo, teiksim, tas, kas man šķiet interesantākais, es varbūt novākšu to lapu, jo viņa taisni mums te aizsedz pašu interesantāko lietu. Ko tas saka? Tur rīdzinieki pretstatā lauciniekiem, jo varam pieņemt, ka rīdzinieki, viņi varbūt tur neko daudz nesaprot. Man šķiet, tas jau arī tur diezinu, vai tur aitu no govs īsti spētu atšķirt. Bet lauciniekiem tiem tad tā kā vajadzētu kaut kā skaidrāk to lietu saprast. Nu, lūk, un te mēs redzam, ka tie, kas dzīvo laukos, patiesībā nedod īpaši labvēlīgākas atbildes. Arī tie, kā redzat, 28% saka daudz atpalikušāka Latvijas lauksaimniecība, 3-4 drīzāk atpalikušāka. Tā kā redzat, te nekādas izmaiņas nav. Vienīgā lieta, kur redzam atšķirības, bet labi, ne pēc lielās būtības, bet procentuāli. Mēs redzam, ka krievalodīgie Latvijas iedzīvotāji ir negatīvāk noskaņot nekā latviski runājošie. Bet nav tā, ka latviski runājošie domā, ka mēs esam modernāki. Viņi biežāk saka apmēram tādi paši, un arī starp latviski runājošiem absolūts vairākums jau domā, ka Latvijas lauksaimniecība īstenībā ir atpalikusi lieta. Bet ejam tālāk. Tālāk mums ir 3 dažādi apgalvojumi, kur prasījām, vai publika piekrīt vai nepiekrīt. Un pirmais, Latvijas lauksaimnieki nespēja saražot pietiekami, lai varētu paēdināt Latvijas iedzīvotājus. Un te, kā varat redzēt, vairāk ir bijuši tādi, kas tādai tēzei tomēr nepiekrīt. Tā teikt, ka izskatās, ka tomēr jau spēja paēdināt. Mēs tādu indeksu esam te rēķinājuši, viņš sanāk -21. Tas nozīmē, ka tā sarkanā krāsa, kas ir piekrišanas krāsa, tā ir mazākumā. Bet no otras puses 29%, gandrīz katrs 3. tomēr domā, ka lauksaimnieki nespēja paēdināt Latvijas iedzīvotājus. Tie, kas pilnībā noraida šādu tēzi, ir tikai 27%. Tā kā, teiktu, tā bišķi neviennozīmīgi. Jā, vairāk ir tādi, kas domā, ka vispār jau spēja paēdināt lauksaimnieki, bet nav tā, ka tas tur tā pārliecinoši un tur tā viennozīmīgi. Tālāk, otrā pozīcija ir ļoti interesanta. Lai gan ir arī izņēmumi, Latvijas lauksaimnieki caurmērā saimnieko sautīgi, mēģinot no zemes par katru cenu iegūt lielāku ražu un nedomājot par to, kā tas ietekmē apkārtējo vidu un cilvēkus. Kā varat redzēt, tad ļoti dalīta tā sabiedriskā doma. Daudz tādi, apmēram katrs 4., kas saka, nezinu, sazinu, kā tur ir, cik viņi tur ir sautīgi. Lielākai daļai ir viedoklis, bet tie viedokļi sadalās, kā redzat, apmēram pusi uz pusi. Apmēram summāri 30 iznāk 6% domā nepiekrīt tam, kad lauksaimnieki caurmērā ir sautīgi. Mazliet vairāk, te iznāk 40% domā, ka ir gan sautīgi, ir sautīgi. Bet lielā mērā mēs redzam neviennozīmīgu attieksmi. Daudzi tādi, kas domā, ka ir sautīgi, daudz domā, ka drīzāk jau nav sautīgi. Visbeidzot, lauksaimniecība Latvijā nav pelnoša nozare, un tā ir nepārtraukti nepieciešams valsts atbalsts. Te, kā varat redzēt, vairāk kā puse sliecās tam piekrist, kad īstenībā jau bez tās valsts naudas tie lauksaimnieki cauri netiktu. 17% pilnībā par to ir pārliecināti. Ir, kas oponē, kā redzat, apmēram katrs 3. Nozīmē, ka 2/3 nav šādās pozīcijās. Tagad mēs pavisam ātri visās 3 pozīcijās ieskatāmies tajos smalkajos griezumos, kuras pieņem jums no attāluma grūti kaut ko saskatīt, bet tie laucinieki tie šeit apakšējā līnijā. Tad pirmais, vai lauksaimnieki spēja saražot pietiekami, lai paēdinātu Latvijas iedzīvotājus, mēs redzam, jā, te ir atšķirības starp pilsētām un laukiem. Laucinieki, kā redzat, te vairāk kā katrs 3. tam pilnībā nepiekrīt, ka nespēja saražot, tur katrs 3. drīzāk nepiekrīt. 2/3 saka, kāds blēņas, skaidrs, ka lauki spējas paēdināt Latviju. Kā ir ar sautīgumu? Šeit interesanti man šķiet sarunvalodas ģimenē.
Tātad, kad lauksaimnieki caurmērā saimnieko sautīgi, un pastieties, tie taisni latvieši, kas biežāk norāda, ka tas tā ir. Ja? Nu, lauksaimnieki pārsvarā ir latvieši, vai ne? Tur tā kā kaut kā tas man šķiet ir tāds latvisks segments. Nu, lūk, un tā redzam, labi, krievalodīgie biežāk saka, nu sazin, nezinām, kā tur ir. Tie, kas tā kā noraida tēzi, tie abās grupās ir vienādi, bet tie pārsvarā redzat, te gandrīz puse latvieši domā, nē. Tie lauksaimnieki nedomā pārāk par apkārtējo vidi. Nu, es domāju, kā mēs jau šitādos jautājumos spriežam par sevi. Mēs jau sevi ļoti labi pazīstam. Nu, pat ja mēs to nenodarbojamies, mēs jau zinām, ja mēs būtu tajās kurpēs, apmēram, kā mēs uzvestos. Nu jā, un ko saka laucinieki? Nu, laucinieki arī, kā redzat, biežāk, lai vairāk sarkanā krāsa. Bet, nu, labi, mēs zinām, kad arī latviski runājošie biežāk dzīvo laukos. Nu, kā ir ar valsts atbalstu? Nu, te atkal mēs redzam diezgan lielu šķēri pa sarunvalodām. Mēs redzam, krievalodīgie biežāk saka, ka, nu, nē, ko tad tie lauksaimnieki te daudz spēj, latviski runājošie tā domā mazāk. Nu, redzam arī, kad atšķirība ir pilsēta lauki. Laucinieki biežāk saka, kad nu, tiek jau galā bez tā valsts atbalsta, bet arī starp laukos dzīvojošie. Kā redzat, te gandrīz puse mums ir sarkanajā krāsā. Visbeidzot, pēdējā 5. lieta, kā ir ar pesticīdiem. Pesticīdi svarīga, aktuāla tēma, tā teikt jau labu laiku, un jautājām, vai jūs, prāt, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, Latvijas lauksaimnieki pesticīdus izmanto? Daudz vairāk, nedaudz vairāk, nu apmēram tikpat, cik tie citi, vai varbūt tomēr nedaudz mazāk, daudz mazāk. Nu, kā vienmēr ir opcija grūti pateikt, nezinu, tas viss ir bišķi ārpus man interešu loka, man šis jautājums ir pārāk sarežģīts, uzdodiet nākošo. Kā redzat, tad atkal Latvijas sabiedrība patiesībā ir diezgan sadalīta, diezgan sašķelta. Daudzi tādi, kam tēma ir grūta, kas nespēja atbildēt. Nu, lielākais procents, 40 apmēram, saka, nu tikpat, tik apmēram, cik tie citi. Nu, nevaram, man nešķiet, ka tā Latvija īpaši šajā jomā atšķirās. Nu, mazākumam ir viedoklis. Katrs 10. domā, ka vispār jau mēs te indējam vairāk nekā citi. 5% tas ir katrs 20. ir pārliecināts, ka mēs te būtiski vairāk visu izindējam nekā citi. Nu, no otras puses, vairāk apmēram katrs 5. ir tāds, ka tomēr jau mazāk. Tomēr mazāk. 7% nedaudz mazāk, 12%, daudz mazāk, 12% nedaudz mazāk. Tā kā rēķināt kaut kādu indeksu, jā, tad viņš tomēr iet mums vairāk tajā virzienā, ka mēs jau te mazāk apindējam lietas, bet tik un tā, kā redzat, tā ir mazākā sabiedrības daļa summāri. Tikai apmēram katrs 5. Un atkal paskatāmies, un tas šķiet interesantākie, ko tas saka tie, kas dzīvo laukos. Nu, tie lauki tuvāk, viņi jau vairāk tā kā redz sauž, tā kā tur indē, taču jau jūt jau dažkārt to smaržu. Nu, mēs redzam, ka laucinieki biežāk saka, ka tomēr mazāk. Jā, tā nav lielākā daļa, 12 plus 15 iznāk 27%, apmēram katrs 4. Un tomēr, kā redzat, te starp lauciniekiem mums vairāk tādi, kas domā, kad mazāk. Bet, nu, arī katrs 3. saka, nu, tikpat, cik citur. Nu, ir arī tādi, kā redzat, arī tā tumšsarkanā krāsa, tur ir mazliet lielāka, kas domā, nē, viņi apindē vairāk nekā citur. Nu, lūk, ātrumā kaut kā tā, ja kopsavilkums, tad redzat, bildi ļoti raiba un neviennozīmīga. Bilde ir raiba, jāsaka, esot lauksaimniekam brīžiem liekas, ka ir daudz sliktāk. Tādā ziņā pārsteidz dati, ka varbūt tik slikti nemaz nav, bet vēl viena lieta, kas man ļoti pārsteidz, un tas bija pats pirmais jautājums par to, cik attīstīta ir Latvijas lauksaimniecība. Jo pašam esot lauksaimniekam, esot laukos, liekas, nu nav jau nemaz tik traki, varbūt bišķiņi iet paliekam, bet jā, Oskar, man liekas, no mums visiem tu esi bijis visvairāk Latvijas saimniecībās. Gan strādājot Latrapsī, gan citur, tu redzi laukus, redzi saimniecības, konsultē, apbraukā. Kā ir, esam mēs mazāk attīstīti, kā, teiksim, Vācijas, Nīderlandes zemnieki vai citu valstu zemnieki, vai tomēr neesam? Jā, jautājums ir, nav viegls, jo nodefinēt, kas ir attīstīts un kas nav, un vai kā to mērīt, ir, manuprāt, mēs nevaram to nodefinēt. To esi attīstīts, tu neesi. Un tā tālāk. Kopumā par šo jautājumu domājot, vispār es tā sevi atceros, kad mēs ģimeni sākām saimniekot tēvs laukos, tie 90. gadu sākums. Un es pastos mūsu lauksaimniecību kā tādu, viņa jau vispār ir pret Eiropas vecajām valstīm salīdzinot jauna. Tad tie kaut kādi 20,
5 gadi ir izbūs, ka mēs tā saimniekojam tādā veidā, kā mēs to saimniekojam. Līdz ar to salīdzināties ar valstīm, kuras aizbrauc ciemos pie lauksaimnieku, viņš saka, jā, 3. paudze mēs saimniekojam, mums jau ir šim uzņēmumam arī privāta mājas biznesa un saules parkus būvējam un visu kaut ko. Protams, tehnikas, ko mēs redzam, moderna tehnoloģija, digitalizācija, tehnika, tas ir un tas ir neizbēgami. Tur mēs savā ziņā varbūt pat esam noķēruši to attīstības ziņā šo ar ko mēs gribam salīdzināties, bet ko es vēl gribu, varbūt es redzu, ka tu gribi varbūt vai papildināt vai iedot kādu citam atbildēt. Ko es redzu būtisku atšķirību, kā braucot pa saimniecībās un izbraucot ārpus valsts, ko es varu pamērīt savu lauksaimniecību vai mūsu lauksaimniecību ar citām modernām valstīm, es redzu, ka lauksaimnieks to attīstību novērtē ne tikai tehnoloģijās un tādās lietās, bet arī zināšanās. Attīstījis lauksaimnieks iegulda, var teikt, savu kapitālu zināšanās, viņš ir gatavs par viņām maksāt, veido dažādas institūcijas, kas man nodrošina labas zināšanas, lai es saimniekotu modernāk, vidē draudzīgāk un tā tālāk. Un, man liekas, tur gan mēs vēl varētu būt attīstītāk šajā jomā. Tas noteikti zināšanas vienmēr var attīstīt, bet tas, ko es sadzirdēju no tevis sākumā, ir, ka varbūt tā tehnika, ar ko mēs braucam, ir tuvu tam līmenim, kas citās valstīs, bet visa infrastruktūra būvis, kas tur, nezinu, rietumos ir tas kapitāls krājies 100 gadu, varbūt pat mums tas varētu iepalikt. Bet Elvi, es tev pat nejautāšu par tavām būvēm un tehnikām, jo es zinu, tā saimniecība ir nosādīta tā, ka tur ir visi jaunākie gadžeti. Nedaudz citāds jautājums. 2/3 cilvēku domā, ka tomēr mums ir mazāk attīstīta. Ka tev liekas, tā ir arī Baltinavas pusē, jo redzot tavu saimniecību, dzīvojot viņai blakus, es nevaru iedomāties, ka kāds teikt, šis ir īstenībā mazāk attīstīts nekā citur. Jā, ja mēs skatāmies caur visu lauksaimnieku, Latvijas lauksaimnieku to prizmu, ko arī iedzīvotāji ir mūsu šī aptaujā arī atbildējuši, un domā, tas tā tad nav konkrēti par vienu reģionu vai par vienu saimniecību, tātad tur jāskatās ir tomēr kopā pa visu valsti un pa visiem reģioniem. Skatoties ar mūsu saimniecības skatu punktu, mēs esam attīstīti, cenšamies būt. Protams, vienmēr ir kur pielikt. Tāpat arī kā laukos saimniecībā mājās. Ja tev ir privāti īpašums, tev darbs nekad nevar beigties. Tikai pilsētā dzīvoklī dzīvojot, sestdien no rīta uzkop savu dzīvokli istabiņu un tev viss ir beidzies laukos. Tātad mums darbs ir vairāk kā vajag un cik mums iespēja un doma ļauj fantāzija, tik mums arī pietiek tā darba un arī attīstīties. Tātad uz šo brīdi, cik mēs esam varējuši ar tām 2 rokām sastrādāt un arī ar galvu kopā uz to brīdi, tagad mēs esam tur, kur mēs esam. Kādi mēs būsim pēc 20 gadiem, to jau redzēsim. Bet jūs esat ļoti labu līmeni sasnieguši. Tev ir tas, ka Baltinava kristu ārā no šīs statistikas. Tur 2/3 teiktu, redzot to progresu, ka jā, tomēr mēs esam labāki. Jā, mēs tajā līknē gan jau, ka būtu tajā labajā pusē, tur, kur ir attīstīts, jā. Jautājums gan, protams, par to, kā Oskars jau minēja, kas vispār ir attīstīts, ko mēs ar to definējam, bet jautājums arī Brieža kungam. Brieža kungs, mēs esam, kā nevalstisko organizāciju pārstāvju, šatad lauzuši arī šķēps, kā tad mums ir jāattīstā lauksaimniecība pēc Eiropas, ģīmja un līdzības, vai tomēr kaut kas savs jāiet, bet pat atkāpjoties no tā, kā jums šķiet, kāpēc 2/3 domā, ka mēs esam maz attīstīti? Tas ir kaut kas, ko viņi tiešām redz, vai tā ir kaut kāds tas iekšējais latviešu gurnums, kā mēs jau neko tāpat nevaram, tad jau lauksaimniecībā tāpat. Man liekas, ka te ir iespējams vietā tas vecais labais stāsts par ziloni tumšā istabā, kur viens viņu patausta pie snuķa, saka, ka baigais zilons, otrs ir ticis līdz astei, un tur kaut kas tāds mazs, un saka, kaut kas tāds kārns un kaulains, un te ir tāds ļoti daudz subjektīvu viedokļu, tāds apkopojums, un, tā sabiedrība domā, bet kāpēc tas ir tā, es nezinu. Tur drīzāk, ka cilvēkam varbūt vienkārši ir tāda sajūta. Viņš nezina, kāpēc tāda sajūta, bet vienkārši viņam tā liekas. Jā. Kaktiņa kungs, man vēl viens tomēr jautājums.
tas, ko es pamanīju pie šī jautājuma, ir, ka tomēr kaut vai tās demogrāfiskas sociālās grupas vai kā viņas sauc, ir visai līdzvērtīgs jātur latviešu krievu dalījums. Es redzu arī, ka jaunieši izteikti vairāk uzskata, ka Latvijas lauksaimniecība ir tomēr attīstīta. Nu, tur nav tā, ka divreiz vairāk kā cits grupas, bet jaunieši uzskata vairāk. Bet es neesmu jutis, ka pilsētas jauniešiem būtu kaut kāda pastiprināta interese par Latvijas lauksaimniecību. Kāpēc viņiem vienkārši viss ir baigi pozitīvi, vai kas ir tas par jauniešu fenomenu? Labi, teiksim tā, es tur neredzu tādas ļoti lielas dramatiskas atšķirības, bet taisnība. Viņi biežāk saka apmēram tādu pati, viņi retāk saka atpalikušāku. Bet atgriežoties pie tā sākotnējā jautājuma, kāpēc viņi tā domā? Tur ātri spontāni tā man atbilde būtu tāda. Tas jautājums bija, cik moderna. Pats cilvēks, ja viņam tā nepačuks, nepasaka kaut ko priekšā, kur tad viņš tur tā var īpaši kaut kā noorientēties tēmā un noformēt savu viedokli. Ja? Kaut kam ir jābūt. Lūk, un tad jautājums ir, ja runājam par esošo Latvijas lauksaimniecību, kas ir tas, ko redz vietējā publiskajā telpā, salīdzinājumā, un mēs zinām, ka lielākā daļa tagad ir internetā, sociālos tīklos un tā tālāk, vai ne? Lūk, un tad man šķiet pārāk maz ir kaut kādi tādi veiksmes stāsti, kas vairāk iespējams ir saistīti ar kaut kādām tehnoloģijām. Jo, ja teiksim, būtu tā, ka kaut kāds pāris saimniecības un kas tur kaut kā rāda, kā tur no drona ar lāzeru tur šauj kaut kādus kaitēkļus vai kaut kādas nezāles, ja? Un tad tu to redzi, ka jā, un tad kaut kur šita tas viss ir, tu saproti, jā, tas ir moderni, tas te viss notiekās, ja? Un tad tu seko līdz, kas kā pasaulē, un tad tu redzi kaut kādi roboti iet un kaut kas pa Latviju, tu tā pārāk to neredzi visu, ja? Un tu liekas, ka, citur, tur jau laikam tur tas viss ļoti ir, ja? Šeit viņš nav. Un tad, tev rodās atbildu šādi jautājumi, vai mēs esam tā kā advancētāki, nav jau tur to skaļo veiksmes stāstu, tā ātrumā nespēja iedomāties, lai gan dabā noteikti būs 1, 2 un 3, ja? Bet viņi nav izskanējuši tā, kad visi tā pašsaprotami tos pieņemtu, dzirdētu, kaut kādu aptaujas situāciju. Tad varētu teikt, ka lauksaimnieki principā vēl joprojām par maz par sevi stāsta, par maz sevi slavē. Jā, viennozīmīgi. Un par sevis paslavēšanu nedaudz arī jautājums, bet kaut vai to no statistikas datiem varēja saprast, ka tas arī nav nodots līdz cilvēkiem ir par iespēju sevi paēdināt pietiekamā apmērā. Es atceros, sākās Covid Latvijā, un tad tas bija viens no centrālajiem jautājumiem. Un man šķiet pat es teicu, jā, varam pat 2 vai 3 Latvijas. Tur cits jautājums par to, cik dažāda ēdienkarte būs. Bet mēs redzam, ka vairāk kā puse Latvijas saka, ziniet, tā kā nesanāks paēdināt sevi. Būs tomēr jādomā, kur to ēdienu atrast. Elvi, tu redzi tos apjomus, ko tu saražo, tu redzi, ko kaimiņi dara. Varam vai nevaram mēs sev paēdināt? Jā, ja mēs skatāmies statistiku, tad, ja es nemaldos, mēs varam paēdināt 4 lielāku cilvēku skaitu, kā mēs esam mūsu valstī. Tā tad bažu nav, protams, kā arī pieminēja, cik dažāda būs tā ēdienkarte. Bet, ja mēs skatāmies no manas prizmas, kas ir graudaugu audzēšana, ja, tad mēs varam pabarot noteikti, kad ar mūsu saražotajiem apjomiem, kas ir graudaugi, kvieši, mieži, auzas, 2, 3 Latgales novadus, respektīvi Balvi, Lūdzu. Viena saimniecība. Jā, mūsu labi, liela, bet brīvi, jā, nav problēmu. Bet pieskaroties tam jautājumam, cik dažādi būs mūsu ēdienkarte. Skaidrs, banāni, ananāsi, kivī nebūs. Kaut vai man šķiet, ka LLU, tagad gan Latvijas biozinātņu tehnoloģiju universitāti laikam neatceros. Man liekas, tur banānu vai ananāsu izaudzēja, bet tomēr skaidrs, ka tas nebūs mūsu ēdienkartē, ja pienāk stunda X. Bet, Oskar, tu zini, cik daudz un dažādas lietas mēs Latvijā audzējam. Gan augkopībā, protams, mums ir lopkopība, mums ir arī medus ieguve. Varbūt var iekomentēt, cik daudz un ko mēs audzējam, cik dažādi būtu tā mūsu ēdienkarte. Tiešām mums būtu tikai rapšu sēklas jāgrauž. Nē, es šo aptaujas rezultātu jau kādas dienas atpakaļ paskatījos un nācās tā jautājumā nedaudz iedziļināties. Es biju pārsteigts, ka tiešām Latvija, mēs zinām, ka mēs ar graudaugiem spējam nodrošināt 4 Latvijas, bet man ēdienkarte arī nestāv no graudaugiem, vai ne? Tāpat svaigi dārzeņi un pārstrādes produkti un tā tālāk, bet arī ar tiem mēs Latviju spējam nodrošināt. Un arī
pārsteigums, ko es atradu, kad, jo man vienmēr likās, svaigi dārzeņi un augļi gan varētu būt izaicinājums, īpaši kaut kādā varbūt februārī, kad tā sezona beigusies un uzglabāšana ilga, bet arī ar tiem mēs spējam nodrošināt. Tā kā Latraps arī par to domā, tā produkcija diezgan raiba, ko mēs pieņemam un pārstrādājam un, pārdodam un realizējam lauksaimniekiem. Tā pašā laikā arī iesolu ražojam, Latvijas ne tikai bet viņš arī diezgan daudz dzer. Saka, Aktiņa kunga droši vien dati, cik daudz mēs alu izdzeram, bet tā nav šodienas tēma. Bet tā pašā laikā, ja godīgi, ja man būtu tikai tas, ko ražo Latvijā, būtu garlaicīgi ēst. Un šodien es ēdu avokādo, dzēru kafiju un apēdu šokolādes batonu, ja kaut kas ir skaidriem. Tā kā, tas man būtu gājis secenis, es tikai to, ko Latvijā ražo. Vismaz cigoriņu kafiju, ne? Nē, parastā. Bet Brieža kungs, jums arī jautājums, kā bioloģiskajam lauksaimniekam skaidrs, visa Latvija biopārtiku šobrīd nepatērē, bet ir gana būtiska daļa, kuri labprāt izvēlas visai bieži veikalā pirkt nevis konvenciālo parasto produktu, labāk izvēlēties bioproduktu. Ja notiek stunda X tai grupiņai, kura vēlas apzināti pirkt bio nišas produktus, jums ir sajūta, ka arī viņiem būtu pietiekami, vai tomēr tur vēl ir nepieciešams nedaudz laiks ieskrieties, varbūt kādas papildus investīcijas? Jā, līdzīgi jau kā te minēja kolēģi par graudaugiem, tad tur situācija ar bioloģiskiem graudaugiem es laikam, ka nesamarošu. Tur gan labs tas nodrošinājums ir. Līdzīgi ir ar pienu tai pašā sākuma posmā, bet tad viņš vienā brīdī pazūd, sajiet kopā ar konvencionālo pienu. Jā. Tā kā, bet tā, kas ir bioloģiskās lauksaimniecības priekšrocība, kas noteikti ir jāmin, ka bioloģiskajā lauksaimniecībā mēs daudz mazāk esam atkarīgi no ievestiem resursiem. Jo tas ir tas, ko mēs atceramies 2022. gadā, kad sākās šis pilnmēroga iebrukums Ukrainā, bija problēmas gan ar minerālu mēslu pieejamību un kur vēl ar cenām. Tas bija ļoti skarbi un tā ir tāda, teiksim tā, bioloģiskās lauksaimniecības priekšrocība. Bet, ja drīkst nedaudz plašāk, tad runājot par ēdienkarti, ir jāsaprot, ka tas, ko mēs šobrīd, kā mēs patērējam, ka tas nav ilgtspējīgi. Tas nav ilgtspējīgi gan no planētas mēroga, mēs pamazām iznīcinām savu planētu, gan arī ilgtspējīgi no mūsu veselības viedokļa, jo jaunākie... Pati ēdienkarte, vai tas, cik daudz mēs metam ārā? Ja vajag ēst mazāk? Gan. Nē, ir jāstāsta uz produktu grupām, jo, teiksim, šajā brīdī es varbūt būšu nedaudz cinisks, sakot, ka mēs šobrīd varam Latviju nobarot, nevis pabarot. Tātad gan ēdienkarte, gan daudzums, gan arī izmestais viss kopumā. Viss kopā, un tā lieta ir tāda, ja mēs šo lietu gribam sakārtot, tad nebūs gana, ja mēs atrisināsim tikai vienu no šiem aspektiem. Mums, kā daudzās jomās, kas saistītas ar klimatu pārmaiņām, mums ir jādara daudz dažādas sarežģītas lietas vienlaikus, ja mēs vispār gribam izķeproties no šitās te ķezas. Izklausījās skarbi, bet ir viena lieta, ko, manuprāt, mēs varam piekrist, ko mums vajadzētu ēst vairāk. Tie ir augļi un dārzeņi, jo Latvijā, manuprāt, bija viszemākais dārzeņu patēriņš visā Eiropā. Tā kā gan šodien pusdienās, gan rīt no rīta brokastīs lūdzu visi vietējos dārzeņus, vēlams vietējos. Jā. Ir sezona. Bet par sautīgumu. Bet pie šitā komentārs viens. Vienkārši, kāpēc, manuprāt, tā sabiedriskā doma ir tāda, kāda viņi ir. Viņi it kā ir labvēlīga un tomēr nepārāk. Es domāju, tas saistīts, un tā ir ļoti sāpīga lieta. Tas ir, kur tad mēs saskaramies ar tiem lauksaimnieku, tiem ražojumiem produktiem? Veikalos kaut kā. Mēs zinām, kā mums veidojās Latvijas mazumtirdzniecības struktūra, kur patiesībā ir pāris milzīgas dominējošas ķēdes. Ja, es Rīgas centra iedzīvotājs jau tur iepērkos. Ja. Un kur tad tur ir tie Latvijas produkti? Ne, ir jau tur kaut kur viens, otrs, kaut kur tur kaut kas pa lielam, bet, tur redzi, tur ir lietuvieši, tur igauņi, kaut kāds piens, jā, kur tad tas vietēji? Mēs zinām, ka tas ir lietuviešu piens, jā. Es esmu gudrs, es zinu to, ka, teiksim, alus, kas saucās lāčplēsis, jā, jau nav nekāds Latvijas izcelsmes. Tas ir vēl zinu, no kurienes nāk, no Ķīnas vai kā kaut kā, jā, es saprotu, ka sākotnēji, laikam viņi te kaut kur ražoja, jā. Un ja mēs šitā skatīsimies uz to, kas ir veikala saturs, kas ir kaut kāda zīmola, jā, tur ir vienīgi bēdu
lielēja. Un ja tas ir tā, kur tad man var rasties tā sajūta, ka tie lauksaimnieki spēja paēdināt? Jā, ir lauksaimnieku organizācijām, varbūt Zemkopības ministrijai preses relīze par to, ka tur kaut kādus miljonus tonu kaut kur graudus aizeksportējuši. Ok, tā tad spēja paēdināt, jā, it kā tehniski jau jā. Bet tā mana pieredze veikalā patiesībā liecina par pilnīgi kaut ko citu. Respektīvi, to preses relīzi forši, bet es ar savām acīm redzu, ka mums ir Spānijas, Nīderlandes, Ēģiptes un tā tālāk. Turklāt tās lietas, kuras tā kā agrāk bija savējās un viņām vajadzētu būt savējām, bet viņas nav vairs savējās. Tagad nedaudz par sautīgumu. Bija jautājums par to, cik jūsuprāt sautīgi vai nesautīgi ir Latvijas lauksaimnieki. Un tur tiešām tā ļoti polarizēta viedokļa. Tur 40% aptuveni saka, jā, ir sautīgi izraus katru centu no zemes, 40% saka, tā kā drīzāk ne, un 20% tad nav viedokļi. Elvi un Andrej, jūs esat sautīgi? Kurš pirmais? Elvis pirmais, nē, jā. Praktisks piemērs ir biškopības. Un iespējams, ka šajā gadījumā atbilde būtu nē. Šobrīd medus cenas un pieprasījums ir tik slikts, kad ražoju salīdzinoši mazus apjomus, tik cik par godīgu cenu var pārdot. Līdz ar to, tad jā vai nē, esmu sautīgs vai slings vai kā. Es nezinu, es varu iedot to pamata informāciju, un tad jums ir jāizlem, vai tas ir sautīgi, slinki, gudri vai pilnīgi stulbi. Es nezinu. Atbildi iz manas dzīves. Un Elvi, tev ir līdzīga atbilde, vai tu? Nē, es tam vārdam gribētu pielīdzināt sinonīmu efektīvi mēs esam. Tātad mēs lietojam tik, cik vajag, nevis tik, cik varam. Sautīgs, tas sinonīms efektīvs, tādas savilkumu nebija dzirdējis. Oskar, tu arī esi lauksaimnieks, tu esi sautīgs? Es esmu ļoti sautīgs. Tīpaši algas dienā es skatos, cik es būšu sautīgs. Bet pirmkārt, man liekas, vispār Valter, lauksaimniecība ir uzņēmējdarbība, arī medus ražošana tomēr ir uzņēmējdarbība. Un vai uzņēmējdarbība, autori var paši pie sevis padomāt, vai uzņēmējdarbība ir sautīga? Vispār definīcija, vai ir sautīga. Protams, mēs gribam visu nopelnīt, mēs gribam, lai labi dzīvo mūsu bērni, mēs paši dzīvojam moderni, labklājīgi, situēti. Tā kā, to es gribēju piekomentēt, ka lauksaimniecība ir uzņēmējdarbība, un tāpēc par sautīgumu grūti spriest, laikam uzņēmējdarbība. Ko domāja tie, kas mēģina atbildēt šo jautājumu, vai sautīgi? Man liekas, ka mani bērni, piemēram, ir ļoti sautīgi. Mēs varētu teikt, aptaujāt, vai vispār bērni ir sautīgi, kāpēc viņi sautīgi ir. Vienkārši viņi tik sautīgus cilvēkus nesadzēs kā savus bērnus, bet lauksaimnieks domāja, kad ir... Nē, mums tur bija paskaidrojums. Viņi ir saimnieko sautīgi, mēģinot no zemes par katru cenu iegūt lielāku ražu un nedomājot par to, kā tas ietekmē apkārtējo vidi un cilvēkus. Tas nozīmē, ka tu vairos savu labklājību patiesībā apzināti uz citu rēķinu. Ja? Tu citiem nodari pāri pat. Ja? Jā, upurējot vienkārši citiem pāri. Mēs strādājam, man arī ir ģimenes saimniecība un arī mūsu biedriem saimniecība, kurās aug nākošās paaudzes, un mēs jau domā līdzi, lai tā vide būtu ilgspējīga. Tas nozīmē, ka viņi būtu tikpat laba, nododot to tālāk bērniem, lai viņi varētu spēt arī nodarboties šo savtīgo lauksaimniecības biznesu. Tā kā nav tik traki gan. Andrejs vēl grib piebilst kaut ko. Te, nezinu, varbūt piemērs ir dzīves. Man arī savu laiku ir nācies diskutēt par glifosātu izmantošanu pirms ražas kulšanas. Un tur faktiski man dzīvē neizdevās sastapt nevienu lauksaimnieku, kurš teica, ka tā ir laba lieta, ka to to dara, ka to vajadzētu atļaut darīt UTT. Un tad es vienmēr teicu, bet labi nākat, kad kopā savās sabiedriskajās organizācijās ejiet pie Zemkopības ministrijas, sakiet, ka lauksaimnieku organizācijas rosina ierobežot glifosātu izmantošanu pirms ražas. Un tur kaut kā ir tā, ka kamēr mēs runājam, skatāmies uz individuālām saimniecībām, viņas liekas pilnīgi normāli, saprātīgi cilvēki, kur tiešām neko ļaunu nedara. Bet tad, kad tas viss kaut kā kļūst par tādu anonīmu masu,
tie rezultāti un tā darbība ir savādāka. Un tad, jā, nu, tas jautājums ir uzdots tādā ļoti plašā mērogā, un droši vien tā atbilde arī ir. Nu, izskatās sautīgi, kaut gan droši vien neviens tādu sautīgu lauksaimnieku personīgi nepazīst. Tā kā es nezinu, kā šito skaidrot, bet nu, man ir tāds novērojums. Jā, es arī varētu nokomentēt par šo tēzi, ko izteica, kad mēs lietojam. Puiši tikai neaizējam šeit pārāk daudz par glifosātu. Mums kā reiz par pesticīdiem būs jautājums, tur mēs pieķersimies glifosātam. Jā, vai mēs lietojam tādu glifosātu pirms kulšanas. Es uzskatu, glifosāta lietošana pirms kulšanas tā ir mūsu nolaidība, mūsu kļūdu slēpšana. Tātad mums vegetācijas periodā ir jāspēj tikt ar nezālēm, ir jālieto tik, kā es iepriekš arī minēju, tik cik vajag, lai būtu rezultāts. Vajag vienu herbicīdu, tātad ir viens, vajag divus, ir divus, bet glifosāts pa vārpu, protams, tas nav labi, un es to absolūti neatbalstu, un mēs to arī nepraktizējam savā saimniecībā. Bet Kakteņa kungam bija komentārs, bet varbūt komentārā arī varēs atbildēt uz manu jautājumu, jo šeit to gan jūs izcēlāt, ka rīdzinieki īstenībā nedaudz mazāk domā, ka tie lauksaimnieki sautīgi. Arī, protams, liela daļa, bet nedaudz mazāk. Kāpēc laukos ir tāds lielāks īpatsvars? Tās kaut kādas kaimiņu tur skaidrošanās un nepatikas, un kādam ir tur pārāk tuvu pieāris vai kas? Nē, es domāju, ka te ir tas, ka tie rīdznieki, priekš tiem daļas rīdznieki, tie lauksaimnieki varbūt tādi citplanētieši un īsti nevar saprast, ko viņi nodarbojās priekš tiem laukos dzīvojušiem, tie savējie. Un te ir tas, ka patiesībā mēs jau sevi diezgan labi pazīstam. Lūk, un tam mēs zinām, ka dabā jau visdrīzāk ir kā. Nu, cilvēki dažādi, jā, ir krietnāki un netik krietni ir sautīgāki un mazāk sautīgāki. Un es domāju, ka diezgan lielā mērā šeit publika reflektē uz to, tā teikt, viņa projicē pati sevi iekšā, jā. Kādi tad mēs paši esam, visdrīzāk tādi paši arī ir viņi. Ja? Un es domāju, ka viņi daudz nekļūdās, jo tāpēc, ka ja tie lauksaimnieki būtu 3 pa visu Latviju, tad tur varētu būt dažādi, ja? Bet viņi tomēr ļoti, ļoti daudz, līdz to, es domāju, tā vidējā temperatūra tur ir apmēram tāda pati kā sabiedrībā. Ja? Un ja mēs pieņemam, ka sabiedrība te projicējusi iekšā sevi, tad, es teiktu, tā bilde nav pārāk jauka. Ja? Bet tas nav stāsts pa lauksaimniekiem, izolēti tas stāsts pa mums, kur mēs patiesībā neesam tie labākie cilvēki uz zemes. Oskar, man liekas, Oskars 3 vai 4 reizes uzsvēra to, ka lauksaimniecība ir biznesa un tad tur ir jāpelna. Bet skatoties uz nākošo jautājumu, vai lauksaimnieki tā vulgarizējot dzīvo no kompensācijām, tad principā 50%, manuprāt, pat vairāk teica, ka jā, īstenībā jau tur tā peļņa nav, nebūtu kompensācijas, nebūtu arī nozares. Elva un Oskar, varbūt jums... Mēs ik pa laikam pilnīgi godīgi ziņās ir, 1 miljons tam, 3 tam, 5 tam kompensācijas. Kas tas ir? Jūs viņas saņemat, jūs bez viņām neizdzīvot, kāpēc viņas vajadzīgas, vai viņas ir vajadzīgas? Jā, runājot par kompensācijām, drīzāk mēs saņemam subsīdijas. Mēs subsidējam ar lauksaimnieku patērētāju, lai tas maizes klaips nemaksā 4 vai 5 eiro, bet lai maksā eiro vai 1,5 eiro. Par valsts atbalstu, jeb kompensācijām mēs varam runāt, ja pēdējos 10 gados skatāmies, man liekas, manā reģionā par 2 gadiem, 2017. un 2018. gadu. 2017. gads bija tas, kur mums 80% sējumu tiešā vārda nozīmē noslīka. Tas bija Latgala, bija plūdos zem. Jā, tas principā bija force majeures, tātad, kur bija kritiska situācija, nekad nebija novērojumu laikā, pēdējos gados tāds redzēts, kad vienā diennaktī spēja nolīt 160 mm nokrišņu. Tātad tā bija ārpus rāmjiem kaut kāda situācija, tad arī tās kompensācijas ir nepieciešamas. Bet vai mēs saņemam katru gadu kaut kādu valsts kompensāciju, Oskar, es domāju, ka vari padalīties to arī, ka nē. Vārds kompensācija, diemžēl, izskan virsrakstos, un vēl tur izmaksātas, neizmaksātas un pa ko. Bet mans subjektīvais viedoklis, kā tādam profesionālam agronomam, teikt, vispār šo vārdu vajag izskaust un arī tādas kompensācijas vienkārši nemaksāt. Un tur jau mēs atgriežamies pie vārdu moderna, mūsdienīga lauksaimniecība, kad lauksaimniecībā, kā jau uzņēmējdarbībā, ir dažādi riski. Un tie pārsvarā jau izmaksā par tiem dabas riskiem tās kompensācijas, bet dabas riskus modernā lauksaimniecībā var apdrošināt. Un moderna apdrošināšana ienākusi no modernās Eiropas, kurā
pirms daudziem simtiem gadu paši lauksaimnieki izdomāja, izveidoja apdrošināšanas sistēmas, fondus, kas apdrošinās mūs pret krusu, vētru un citām lietām. Tā kā es domāju, beidzam šo vārdu apdrošināšanu, bet kompensācijas lietot un lietojam apdrošināšanu. Dzīvojam moderni, apdrošinām savus riskus, izvērtējam un samazinām, cik vien riskus varam. Ja. Brieža kungs, vēl viens mīts, ko mēs visai bieži dzirdam, un man tiešām šķiet, ka tas ir mīts, ir, ka jā, lauksaimnieki tie nav kompensācijām, bet bioloģiskie tie jau neizaudzē un tur ballīti beigsies, tik līdz beigsies subsīdijas. Tā taču nav. Tur atkal ar kuru ziloņu daļu mēs te tagad iepazīstamies, jo pagājušajā gadā, 23. gadā samazinājās subsīdijas bioloģiskajiem lauksaimniekiem, un pagājušais gads bija pirmais, kad Latvijā samazinājās arī bioloģiskās lauksaimniecības platības. Līdz ar to, tad šis būtu arguments sakot, ka sava ziņa patiesības tur ir. Bet tad uzreiz ir jāpiebilst tas, ka es ceru, ka lielā daļa bioloģisko lauksaimnieci, kas to dara pārliecības dēļ, un to darītu pat, ja netika maksāt vispār nekādas subsīdijas. Bet, kā visās nozarēs, nevar noliegt to, ka ir saimniecības, kas to dara tīri subsīdiju izdevīguma dēļ. Un tieši tā ir arī dažādas saimniecības, jo man bija tā iespēja arī Limbažu pusē būt vienā bioloģiskajā saimniecībā, kur teicu, nebūs subsīdijas, saimniekosim tāpat. Un es pieļauju, ka arī konvencionālajie lauksaimnieki ir daži tādi, kuri bez subsīdijām neizdzīvot. Bet tomēr šeit arī ir jautājums, te gan ar iekodētu manu kā moderātoru meseģu, ko varbūt nav īsti korekti darīt, bet tik tiešām arī, kā Oskars teica, ik pa laikam ir tie ziņu virsraksti. 3 miljoni, 5 miljoni kompensācijas, tagad tur laikam 1 miljonu dala krusā cietušajiem. Un man visai bieži liekas, ka īstenībā jau tā kompensācija ir politiķim, nevis tam krusā cietušajiem. Jo piedodiet 1 miljonu, lai uz krusā cietušajiem sadalītu, tur būs 20 centi katram, nedaudz pārspīlējot. Vai nebūtu tā, ja tomēr politiķi izbeigtu šo praksi, ik pa laikam atmest pa miljonam, ka tomēr tas sabiedrības viedoklis uzlabotos? Šaubos, jo man šķiet, tas vienādojums tiek krietni sarežģītāks. Labi, jūs man varēsiet oponēt, es varbūt kaut kā netveru laukumu un kā, bet tā mana sajūta ir, kad tad mums tas jautājums bija pelnošs. Ko es saprotu pelnošs? Ka tev ir kaut kāds brīvais tirgus, tev ir peļņa, mēs redzam, ka tiešām ir peļņa, bet no otras puses, ko es lasu? Tur ir kaut kādi platība maksājumi, tādi maksājumi, šitādi, tur ir 77 kaut kādas Eiropas Savienības stutis, kas ir objektīva lieta, jo tāpēc, ka Eiropas Savienībā visa šī joma ir saregulēta tā, kā tas viss bija attīstītajā sociālismā, kur tur stipri nosacīti jau runa iet pa brīvo tirgu. Tur ir kaut kur kaut kādi elementi, bet tik un tā tur apakšā ir stuta pie stutas. Ja tas ir tā, tad, kur tad tur tā pelnīšana ir tādā lielākā līmenī. Tur katrā atsevišķā uzņēmumā dažādi var būt, bet kopumā izskatās, ka tur tas visā Eiropas Savienībā ir absolūti subsidēts un studēts bizness. Tā kā laiks mums nepiedodami skrien uz galu, tomēr nedaudz vēl pieķersimies jautājumu arī par pesticīdiem, par augu aizsardzības līdzekļiem, kā kurš viņus sauc. Un jautājums. Redzējām sabiedrību ļoti arī polarizētu. Vairāk vai mazāk ir līdzīgs daudzums tiem, kuri domā gan smidzinām vairāk, gan smidzinām mazāk, un ir liela daļa no tiem, kuri saka aptuveni tikpat. Oskar, Elvi, smidzinām vairāk, smidzinām mazāk, atkarīgs no saimniecības. Kā tur tas ir un kāpēc vispār jāsmidzina? Kurš sāks? Kāpēc visam bija jāsmidzina? Latvijā ir iespējas arī nesmidzināt, pārējot uz bioloģiskā lauksaimniecību, pārējot uz bioloģiskā lauksaimniecību un to nedarīt un mēģināt ražot ar citām lauksaimniecības metodēm. Konvencionāla lauksaimniecībā mēs strādājam, kā lai pasaka, tādās salauztā dabas sistēmā, kur mēs esam izlīdzinājuši kaut kādu izjaukuši dabas līdzsvaru un lai saražotu maksimāli ar mazu pašizmaksu standartiem atbilstošu veselīgu pārtiku, nākas aizsargāt par dažādiem kaitīgiem organismiem. Tā sauc ienaidniekus, par ko mēs lietojam
pesticīdus saucamos. Bet laikam iet līdz, Eiropa paliek modernāka, arī lauksaimnieks par to domā. Nu, ir vairāk jau tādas metodas, ka var ar vidē draudzīgākiem pesticīdiem jau saimniekot. Var pesticīdus izzināt, kurš ir vidē draudzīgāks. Patiesībā tā mums ir tāda, varbūt, informācija, kur mēs mazāk... bio arī tas vēl ir tāds attīstības procesā, bet arī, mēs arī kooperatīvā par to domājam, saprast, izzināt, vairāk izglītoties par pesticīdiem, kāda viņi ietekmi uz vidi, uz apatteksnētājiem. Un patiesībā patiem mācīties un mācīt mūsu biedrus, lai viņam dot iespēju ne tik izvēlēties pēc organismu, pēc cenas, bet arī varbūt iedot šo vides faktoru un viņš izvēlēties. Tā kā bez konvencionāla lauksaimniecības, bez auga aizsardzības neiztikt, tur viennozīmīgi. Brieža kungs, Oskars reizes divas minēja, ka tas mērķis ir un virziens samazināt. Tad man jautājums, jūs darbojaties bioloģiskajā lauksaimniecībā un jums gluži vienkārši bez tiem līdzekļiem jāiztiek. To ir ar esošajām metodām pietiekami efektīvi iespējams izdarīt bioloģiskajā lauksaimniecībā? Vai tomēr arī tur ir vēl kāda inovācija vajadzīga, kāds varbūt tas pats auga aizsardzības līdzeklis, mikrobioloģiskais? Ir pietiekami vai tomēr vēl nevelkam? Savā saimniecībā es teiktu, ka jā, bet man tā specifika ir stipra cita, bet tas, kas man tiešām satrauc, kā bioloģisko biškopi, ir, jā, varbūt, ka ja mēs salīdzinamies tīri ar Eiropas vidējo, tad tie pesticīdu izmantošanas apjomi nav tik kritiski, bet tas, kas man satrauc, ir šīs tendences. Un tur, diemžēl, bioloģiskajā biškopībā pēdējo 10 gadu laikā dravot ir kļuvis krietni sarežģītāk, un nevelti Latvija ir ar vienu no tām Eiropas Savienības valstīm, kur mums ir diezgan strauji pesticīdu izmantošanas pieaugums. Tā kā, jā, ir cits veids, kā uz to pastīties. Oskar, Elvi, jūs prognozējat arī kritumu pēc pieauguma vai tomēr kaut kādu drīzāk nostabilizēšanos? Par pesticīdu lietojumu es gribētu padomāt no tādas skatu punkta, kad tagad Eiropā mēs ejam uz zaļo kursu, uz to zaļo domāšanu un arī auga aizsardzības līdzekļu sarakstu skatoties. Mums daudzi līdzekļi tiek izņemti, darbīgās vielas tiek izņemtas, vietā nāk citas, kas ir videi draudzīgākas, labākas, mums jālieto tās, bet doma ir par ko? Par to, kad vai mēs lietojam, piemēram, insekticīdu vienreiz sezonā, vai mēs kādu vājāku, dabai draudzīgāku lietojam 3-4 reizes sezonā. Kas tad vidē ir draudzīgāks un kas ir kaitīgāk? Vai mēs braucam vienreiz ar smidzinātāju vai 4 reizes vienu un to pašu kaitīgu organismu ierobežojot. Tā kā grūti spriest būs vairāk vai mazāk, varbūt mēs brauksim ar vājākas koncentrācijas līdzekļiem, bet biežāk. Kā ir labāk, tur jau, es domāju, zinātniekiem jādomā un jāstrādā. Oskar, es redzu, tu kaut ko vēl gribi pateikt, tad īsi, un vēl tad būs viens jautājums arī Kaktiņa kungam. Jā, protams, ir daudz dažādi elementi, ko lauksaimnieks var darīt un ko sabiedrība dara. Pirmkārt, līdzīgi kā to ēdienkārt ēst dažādi, lai mums ir jāaudzē dažādi kultūra augi, ne tikai graudaugi un tā tālāk. Ja. Taurinzieži, pupas, zirņi, ja, un daudz citas lietas. Un ganības vajag dzert pienu un ēst gaļu, lai mums ir ganības augu maiņākā likt. Un tad tie kaitīgi organismi būs nedaudz mazāk un mums būs vieglāk cīnīties. Un tad mēs varēsim cīnīties dažādām metodēm, un tas būtu labs veids, kā samazināt šos auga aizsardzības līdzekļu lietošanu. Kaktiņa kungs, pie šī jautājuma laucinieki, protams, ne ļoti izteikti, bet tomēr teica, ka, ziniet, laikam tomēr mēs mazāk smidzinām. Jautājums ir, laucinieki vienkārši redz, ka mazāk nekā citur smidzina, vai tas, kas man interesē, vai vienkārši ar lauciniekiem daudz lauksaimnieku, kuri stāsta, ka viņi maz smidzina? Es domāju, otrais nē. Tur diezinu vai tur starp tiem respondentiem tur bija sevišķi daudz lauksaimnieku. Tur plus mīnus tur bija tā, kā tas bija sabiedrībā. Es domāju, tā ir pieredze, plus sajūta, jo atkal no otras puses, ja tu tur dzīvo laukos, no vienas puses tu redzi, kas un kā notiek, jā, bet tu jau nevari precīzi zināt, kas tur notiek kaut kur Grieķijā, Spānijā vai Maķedonijā, bet tad ir kaut kāds
informācijas lauks, no kur tu kaut kā smelies, un tad tu to, gudri sakot, tā kā integrēji to savu pieredzi, un tad tu redzi, ka tik bieži jau nemaz viņi izskatās, ka tur nesmidzina. Ja? Tā tad laikam jau varbūt nav tik ļauni. Ja? Bet tik un tā, arī šeit, ja mēs skatāmies uz tiem laukos dzīvojošajiem, tas bija mazākums summā ar 27%, katrs ceturtais domā, ka mazāk. Ja? Tas nozīmē arī tur absolūts vairākums nedomā, ka mēs esam labāki nekā citi. Sarunas laiks ir faktiski iztecējis, bet es gribu vienu ļoti īsu akciju izveidot. Tā kā man pašam ir personīgi pārdomas par to, ko tad sabiedrība grib, vairāk tās tehnoloģijas, advancētos, biznesa orientēto vai tomēr tādas, vairāk sentēvu gudrības metodes. Varbūt mēs varam uztaisīt ekspresa aptauju ar paceltām rokām. Es došu 3 atbilžu variantus vai 3 izvēles variantus. Uz biznesa orientēta intensīva lauksaimniecība, tradicionāla uz sentēvu metodēm, varētu teikt, orientēta, vai 3. abu šo te vienumu kopsalikums. Kurš balsotu ar savu roku par uz biznesu un ekonomiku orientētu lauksaimniecību? 3. Par sentēvu metodēm un tradicionālu lauksaimniecību. Neviens! Un tad es pieņemu, kurš ir par abu metožu kopsalikumu? Absolūtais vairākums. Paldies vēlreiz visiem klausītājiem, skatītājiem. Paldies burvīgajiem 4 diskusijas dalībniekiem. Uz tikšanos nākošajās lampas diskusijās un lai jums jauks atlikušais festivāls. Paldies! Paldies! Paldies!